Mākslīgais intelekts – tavs palīgs darbā. Pieprasījumu inženierija. Pieprasījumi ir vienkārši uzdevumi, ko mēs dodam mākslīgā intelekta rīkiem. Piemēram, izveido uzdevumu matemātikā, uzrakst dzejoli par durvju rokturu, ģenerē prezentāciju par uzturu. Tad šī gadījumā mēs runājam par to, ko mēs vēlamies saņemt. Pamēģināsim šos pieprasījumus. Izveido jautājumus par Latvijas vēsturi. Tā kā jautājumā mēs pasakam tikai izveidot jautājumus, tad tiek izveidot vispārīgi jautājumi par Latvijas vēsturi. Ja mēs specificētu, kāda veida jautājumu mums jāizveido par kādu periodu, tad tas tiktu ņemts vērā. Palīdzi izdomāt eksperimentu dabas zinībās par filtrēšanu. Tad šī gadījumā mēs pasakām, ka mēs vēlamies eksperimentu par konkrētu lietu, bet mēs neesam ierobežojuši ne budžetu, ne laiku, neko. Līdz ar to mēs saņemam visparastāko eksperimentu par to, kādā veidā filtrēt izmantojot dažādus materiālus, un saņemam visus soļus un iegūstamos rezultātus šim eksperimentam. Izveido stundas plānu par decimāldaļskaitļiem matemātikā. Šī piemēra gadījumā mēs pasakām, ko mēs vēlamies izveidot. Mēs varam pat pieprasījumos pielaist kļūdas, neprecizitātes un tā tālāk. Un viņš sapratīs, ko mēs prasam. Bet tai pašā laikā mēs neesam nosaukuši mērķa auditoriju, mēs neesam noteikuši, cik garš būs šis temats un kādas aktivitātes mēs vēlamies iekļaut. Līdz ar to tiks izveidots vispārīgs stundas plāns, kas sevī iekļauj mērķi, mērķa auditoriju, stundas ilgumu un sadala šo stundu pa daļām katrai apakštēmai. Šādi vispārīgi plāni iekļauj arī tādas nerealistiskas lietas, kā 3 minūtes secinājumiem un atkārtojumiem, kā arī citas nianses, kas būtu jāņem vērā pie noteiktās mērķa auditorijas vecuma grupas. Šī gadījumā redzam, ka atbildē vecuma grupa ir 5. 6. klase, kas nozīmē, ka ir jāņem vērā šai vecuma grupai esošās īpatnības par to, cik aizņem katra veida aktivitāte, kas var netikt ņemts vērā gadījumā, ja mēs veidojam vispārīgu pieprasījumu un nenorādam, kādi faktori ir jāņem vērā, izveidojot stundas plānu. Iesaki aktivitātes angļu valodas stundai, lai trenētu sarunu valodu. Šī piemērā mēs jau pasakām, kāds ir mūsu mērķis, taču vienlaikus mēs neesam norādījuši atkal ne vecuma grupu, ne kādas aktivitātes mums jau ir, kāda tematika mums būtu izmantota, kā arī citus faktors, ko jūs ikdienā ņemtu vērā. Tad mēs šī mirklī sākam pamanīt, ka mūsu pieprasījumi ir ļoti vispārīgi un atpakaļ mēs saņemam ļoti vispārīgas atbildes, kas sevī iekļauj ļoti plašu klāstu ar visādām aktivitātēm, taču neviena no tām nav specifiski pielāgota tam, ko jums vajag. Tā katrā no tām ir cita apakštēma, piemēram, par vārdu ķēdītēm, kā trenēt vārdiņus, jautājumiem, tas jau ir vairāk par izpratni, kas nozīmē, ka šī gadījumā prasība trenēt sarunu valodu ir ievērota, bet tā varētu nebūt ievērota tādā veidā, kā mēs to vēlētos. Palīdzi uzrakstīt pozitīvu komentāru par eseju. Šī gadījumā mēs prasam palīdzību, bet vienlaikus mēs neesam iedevuši pašu eseju, ko izlasīt, līdz ar to palīdzība būs ļoti vispārīga un standartizēta. Komentārs ir nespecifisks, tas parāda to, ka ir pieņemts, ka esejā ir izklāstīta pārliecinoša savu domu un ka ir izpētīta izvēlētā tēma. Tad šī gadījumā tiek veikta vispārīga pieņēmuma par to, pēc kādiem kritērijiem tiek vērtētas esejas, nevis par tās saturu.
Iesaki kādas skolēnu motivēšanas metodas. Šī pieprasījuma gadījumā mēs pēc būtības prasām atkal palīdzību, bet mums nav norādīts, kāda veida motivācija ir nepieciešama. Līdz ar to mums tiks ieteiktas visas populārākās motivēšanas metodas. Šādu vispārīgu jautājumu gadījumā sagaidām diezgan garas atbildes vai arī īsas un ļoti šablonveidīgas. Izveido krustvārdu mīklu par ģeogrāfijas tēmām. Tad uzdevumi var būt arī diezgan specifiski, kā piemēram krustvārdu mīklu un konkrētu spēļu izveidošana, taču mums ir jānorāda pietiekami parametru, lai tas varētu izdomāt, ko mēs vēlamies. Šī gadījumā mēs nenorādījām, piemēram, cik vārdus mēs vēlētos iekļaut šī krustvārdu mīklā. Viņš izdomāja, ka katrā virzienā būs 5 un salika šos te atbilžu vārdus. Šī gadījumā mēs redzam pirmo reizi tekstuālu attēlojumu lietai, kas būtu jāliek vizuāli, bet tas, ko mēs varam arī pamanīt, šī nav visklasiskākā krustvārdu mīkla, tāpēc, ka ne visos virzienos mums sakrīt izvietojums. Tātad, piemēram, 3., 4. rindā mēs parasti neliktu vārdu pēc vārda, tie ir tāpēc, ka tad rastos jautājums, vai vertikāli tur arī veidojas vārds. Papildus šādos te gadījumos ir jāpārbauda, kādā valodā, piemēram, ir piedāvātais risinājums, un lai nerastos apjukums par to, kāda ir sagaidāmā atbilde. Tātad visas atbildes, ko mums dod mākslīgā intelekta rīki, mums ir jāverificē. Un pēdējais pieprasījums – izveido e-pasta šablonu pateicības vēstulē. Uzdodot uzdevumu izveidot e-pasta šablonu pateicības vēstulē, ChatGPT izveidos vispārīgu šablonu, kas tehniski izpilda mūsu uzdevumu, taču varbūt uzreiz pamanīsiet, ka šis šablons lasās kā šablons, nevis kā šablons personalizētam e-pastam. Uzdevuma izpilda un iegūtā rezultāta kvalitāte ir atkarīga no mūsu dotās informācijas. Mums ir jāpaskatās kritiski uz visiem pieprasījumiem, ko mēs dodam mākslīgā intelekta rīkiem. Kā jau pamanījām, dotajos piemēros bija sastopamas vairākas problēmas, kas lika mākslīgā intelekta rīkam ģenerēt vispārīgas atbildes. Piemēram, nepietiekama precizitāte. Latvijas vēstures jautājumos nav noteikts periods, jautājumu dziļums, mērķa auditorija. Ģeogrāfijas krustvārdu mīklā netiek norādīta tēma, piemēram, galvaspilsētas. Nav noteikta mērķa auditorija kā tāda. Piemēram, arī dabas zinība eksperimentā viena no lielākajām problēmām, ko mēs varētu sastapt ar šī eksperimentu veikšanu, būtu tas, ka mums nav bijis norādīts nekāda klase, ne vecums, ne kāda veida skolāni, nekas. Papildus mēs nelikām nekādus īstus mērķus, tātad jautājumos un mūsu instrukcijās bija neskaidra mērķi un neskaidri sagaidāmie rezultāti. Piemēram, angļu valodas aktivitāšu pieprasījumā, kā jau pamanījām, nav noteikts, kādam līmenim ir aktivitāte, kāda materiāla ir pieejama un nav zināms nodarbības ilgums. Kā arī mēs nesaprotam, kādas tieši sarunu valodas trenēšanas metodas mums vajadzētu, tīri balstoties uz to, ka mēs nepasavam, kāda ir problēma šobrīd ar to trenēšanu. Papildus mums var rasties arī situācijas ar potenciāli informācijas pārklāšanos, jo pieprasījumos, kuros ir nepieciešama jaunrada, nav zināms nekas par esošajiem resursiem. Piemēram, pieprasījumā par pozitīvu komentāru atsauksmei mēs nedavām ne failu, ne esejas saturu, līdz ar to šis rezultāts mums bija limitēts ar to, ka ir tikai ideja par pozitīvu atsauksmi. Papildus limitēts konteksts, piemēram, decimāla daļskaitļu uzdevuma pieprasījumā trūkst konteksta, kas ierobežo iespēju izveidot liederīgu atbildi. Lai mēs šos te pieprasījumus varētu uzlabot, mums ir jāņem vērā tikko minētās problēmas, un tie jāuzlabo. Viens no piemēriem mums būtu izveido e-pasta šablonu pateicības vēstulē. Kā risinājums mēs varētu to papildināt ar papildus informāciju. Šī gadījumā tātad es norādu, ka es vēlos, ka ir šablons pateicības vēstulē, izmantošu darbā, vēlos pateikties darbiniekam par viņa sasniegumiem vai ieguldījumiem un vēlos iekļaut viņu vārdu šī vēstulē. Ja es veikšu šo pieprasījumu,
mēs redzēsim, ka vēl joprojām varam saskatīt potenciālās iespējas uzlabot. Tavs darbs ir bijis būtisks, lai sasniegtu mūsu komandas mērķus, tātad nav īsti nekāda skaidra pamatojuma. Tātad šī gadījumā mēs visu varētu uzlabot, iedodot papildus detaļas, kā redzējām, arī ar šo uzlaboto pieprasījumu mums ir šādas tādas problēmas. Tad nav noteikts vēstules tonis, kas palīdzētu saprast, vai šim e-pastam ir jābūt formālam, neformālam, vairāk personalizētam. Nav informācijas par vēstules garumu, tad cik daudz vietas jāparedz detaļām, vai tur būs uzskaitījums, vai tikai ātrs pieminējums. Nav informācijas par kāda veida darbs, darba vieta. Tad šis te varētu ietekmēt arī, cik strikti tiek ievērots vēstules tonis un kādi vārdi tiktu izmantot vēstules saturā. Nav izmantot turpmākas darbinieku motivācijas iespējas. Tātad netiek paredzēts, ka mēs varētu ne tikai pateikt paldies, bet pierakstīt vēl kaut ko klāt par to, kā varētu turpmāk noturēt šo te motivācijas līmeni. Un nav nosaukti piemēri, par ko tieši tiek teikts paldies šī te sasniegumā. Kas ļauj mums nonākt pie secinājuma, ka pieprasījuma veidošanai mums ir nepieciešama precīzi definēt mērķi, mērķa auditorija, konteksts, sasniedzamais rezultāts un citi elementi, kuri ir atkarīgi no situācijas un pieejamās informācijas. Pieprasījuma uzlabošanai mums ir atkārtot jāprecizē pieprasījumus vai jānod papildus uzdevumus. Visbiežāk mēs pievienosim kontekstu, piemērus, kā arī precizēsim pašu uzdevumu vai jautājumu. Papildinot jautājumu, papildinot prasības, mēs uzlabosim rezultātu sarunas gaitā, un uzlabojot jau esošo pieprasījumu, kļūs skaidrs, ka ir metodas, pēc kurām var veidot pieprasījumus, lai iegūtu labākus un konsistentākus rezultātus. Līdz ar to mēs nonākam pie nepieciešamības pēc pieprasījuma inženierijas. Tā izmanto šādas stratēģijas. Skaidrs instrukcijas, atsauces teksts, tad teksts, ko mēs dodam papildus, kuru izmantot mākslīgā intelekta rīkam, lai saprastu labāku kontekstu, kompleksu uzdevumu sadalīšana apakšuzdevumos, risinājumu soļi. Tātad sadalīšana apakšuzdevumos nozīmē, ka mums ir vairāki uzdevumi. Risinājumu soļi parāda, kā precīzi risināt. Un mēs nonākam pie pieprasījuma stratēģijām. Tātad populārākās ir loma, mērķis, mērķa auditorijas stils, struktūra, loma, uzdevums, formāts, uzdevums, darbība, mērķis, situācija, darbība, rezultāts, piemērs, loma, ievada, soļi, sagaidāmais rezultāts. Attiecīgi katrai no šīm stratēģijām mēs apskatīsim arī piemērus. Šī ir viena no populārākajām stratēģijām, jo tā dod pilnīgu uzdevumu un sniedz papildus informāciju, kas precizē uzdevumu. Piemēram, loma pastāsta, kurš šo uzdevumu pilda un attiecīgi nosaka uzdevumu izpildes līmeni. Mērķis papildina situācijas kontekstu ar iemeslu, kāpēc konkrētais e-pasts ir jāraksta. Mērķa auditorija parāda, kurš lasīs šo e-pastu. Kopā ar lomu tas var parādīt, kādai ir jābūt e-pasta attieksmei, pat ja informācija par stilu būtu ierobežota. Stils nosaka izmantojamo valodas stilu vēstulē. Struktūra nosaka, kādas daļas ir obligāti jāiekļauj šī e-pastā. Dažas no šīm daļām ir standarta vēstules struktūra, taču, piemēram, noslēgums var būt ne tikai pozitīvs, bet arī neitrāls, vai, piemēram, pateicības pamatojums varētu būt minēts, ja mēs to nenorādītu kā vienu no vēstules sastāvdaļām. Veicot uzskaitījumu, kā, piemēram, struktūra, ir jābūt uzmanīgam. Ja uzskaitījums būs nepilnīgs, pastāv iespēja, ka iztrūkstošās daļas nebūs iekļautas. Tāpēc būtu svarīgi precizēt pieprasījumu ar lūgumu iekļauj konkrētos elementus, nevis veikt uzskaitījumu ar visām daļām, no kā sastāv konkrētā vēstule. Izmēģinot šo uzlaboto pieprasījumu, mēs redzēsim, ka vēstule kļūst nedaudz garāka un ir iekļautas visas mūsu noteiktās daļas. Tā kā mēs neteicām neko par vēstules garumu, tad papildinājumi ir tikai un vienīgi balstīti uz pievienotajiem elementiem.
Līdz ar to šo stratēģiju būtu vislabāk lietot, kad nepieciešama detalizēta un labi strukturēta komunikācija, piemēram, mācību materiālu, prezentācijas vai oficiālu dokumentu izstrāde. Nākamā stratēģija mums ir loma, uzdevums, formāts. Ņemiet vērā, ka izvēlētās stratēģijas punkti nav jānorāda pieprasījuma tekstā. Piemērā tie tiek izmantot, lai atvieglotu pieprasījuma veidošanas procesu un neizlaist nevienu pieprasījuma daļu. Kā redzam, rezultāts ir līdzīgs, bet būtiska atšķirība ir, ka mēs dodam formātu, jeb kam ir jābūt radītam uzdevuma rezultātā, pat ja uzdevums skaidri nepasaka to. Šī pieprasījuma stratēģija ir labāk, kad uzdevums ir skaidrs un koncentrēts uz konkrētu satura radīšanu ar noteiktu formātu, nevis tikai uz uzdevumu izpildi. Uzdevums, darbība, mērķis. Konkrētā stratēģija vairāk koncentrējas uz kā izpildīt konkrētu uzdevumu, kāpēc šis uzdevums ir jāveic, kas dod nojaušamas instrukcijas par neminētajām uzdevuma daļām, kā piemēram valodas stils. Redzam, ka sāk parādīties variācijas mūsu vēstules šablona. Primārais šīs stratēģijas lietojums ir, kad nepieciešams noteikt skaidru uzdevumu un to, kā tas tiks paveikts ar uzsvaru uz darbību un iznākumu. Situācija, darbība, rezultāts, piemērs. Konkrētā stratēģija paredz, ka mums jau ir kāds piemērs vai vairāki piemēri, taču mūs neapmierina kāds piemēra aspekts un vēlamies to uzlabot vai pielāgot, lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu. Tad šo stratēģiju mēs lietojam, kad ir nepieciešams analizēt vai izskaidrot konkrētu situāciju, īpaši sniedzot piemērus. Šī stratēģija ir vislabāk piemērota gadījumu izpētēji, apmācības materiālu izveidei, kur ir balstīti uz piemēriem, un atsaukšņu veidošanai balstoties uz konkrētiem gadījumiem. Tad šī stratēģija būtu vislabāk noderīga tad, kad mēs vēlamies nevis izveidot e-pastu, bet gan izvērtēt šo e-pastu vai izveidot alternatīvos piemērus. Kā redzam, šī gadījumā tika izveidoti 3 piemēri, kur katrs nedaudz atšķirās un parāda vēstuli nedaudz savādāk. Tad pirmajā gadījumā mēs redzam, ka mums ir 3 rindkopas, ievads ar pateicību, papildus motivācija un vēl viens paldies beigās. Otrajā mēs vairāk sākam ar pašu pateicību, tad pasakam, kā motivēt ar faktu, ka darbinieks ir lielisks piemērs par attieksmi un profesionālismu. Un trešajā ir nedaudz savādāk vēstuli, pasakot, ka mēs novērtējam, nevis esam pateicīgi. Un pēdējā stratēģija - loma, ievada, soļi, sagaidāmais rezultāts. Šīs stratēģijas izvēles gadījumā jāņem vērā, ka soļi var tikt izmantots 2 veidos. Pirmais ir iespējams dot papildus instrukcijas, vai otrais - klasiskais pielietojums - prasīt instrukcijas, kā izpildīt doto uzdevumu. Tad šī pieprasījumā mēs redzam, ka tiek izveidotas instrukcijas, kā strukturēt e-pastu. Šo stratēģiju vislabāk ir pielietot, kad ir svarīgi nodrošināt skaidru darbības plānu, strukturējot to no sākuma līdz sagaidāmajam rezultātam. Piemēram, procesu vai sistēmas dokumentēšanā, darbību vadlīnijās vai projekta vadības dokumentācijā. Kā izvēlēties pieprasījumu stratēģiju? Visas stratēģijas ir iespējams izmantot gan kā punktu uzskaitījumu, gan kā vispārīgu tekstu. Stratēģija izvēle var ierobežot pieejamā informāciju. Izmantojot šo tabulu par ieteiktajām stratēģijām, mēs varam atvieglot sev stratēģiju izvēles procesu. Tātad, ja mums ir plašs konteksts ar detalizētu struktūru, ļoti daudz satura, ko dot uzdevumu uzdošanas mirklī, mēs izvēlamies stratēģiju loma, mērķis, mērķa auditorija, stils, struktūra. Ja mēs vēlamies panākt ātru rezultātu ar īsu konkrētu uzdevumu, mēs izvēlamies stratēģiju loma, uzdevums, formāts. Praktiskiem uzdevumiem, kuros ir jāizmanto vadlīnijas, mēs izvēlamies uzdevums, darbība, mērķis. Ja mums ir jāveic analīze, izvērtēšana vai jāizveido alternatīvie piemēri, mēs izmantosim stratēģiju situācija, darbība, rezultāts, piemērs. Gadījumā, ja mums ir jāizveido instrukcijas,
Piemērotākā stratēģija būs loma, ievada, soļi, sagaidāmais rezultāts. Taču nevienmēr viss sanāk tik ideāli. Eksistē tāda lieta kā halucinācijas. Halucinācijas ir tad, kad mākslīgā intelekta rīki pieļauj dažādu iemeslu dēļ kļūdas. Piemēram, tas var sniegt izdomātu informāciju, tam var būt nepareiza interpretācija par konkrēto doto situāciju, kā arī tas var sniegt pārliecinošu, bet faktuāli kļūdainu atbildi. Kā mēs redzam paraugos, viens no variantiem ir tad, kad mēs uzdodam jautājumu par kādu faktu, kas ir neiespējams. Piemēram, kurš pirmais pārgāja pāri Baltijas jūrai? Tad pārgāja. Tad viņš izdomās informāciju šādās situācijās. Protams, ik pa laikam, kad tiek atklātas šādas neprecizitātes, tās tiek novērstas. Līdz ar to mainīsies situācijas, kad tiek izdomāta informācija. Mākslīgā intelekta rīki var arī izdomāt, ka viņiem ir jāinterpretē informācija. Piemēram, jautājumā, kura krāsa ir labāka, čaumala balts vai ziloņkaula balts, tiek salīdzinātas divas krāsas. Tehniski, ja mēs paskatītos krāsu katalogā, tad šādas te krāsas neeksistē. Taču balstoties uz to, ka tās krāsas izmanto nosaukumus, kas ir balstīti uz reāliem objektiem, tātad baltām čaumalām un ziloņkaulu, tas ir veids salīdzināt. Un kā trešais piemērs mēs izmantojam jautājumu, kāda ir pelmeņa loma Lorda Bairona Daļradē. Tad šī gadījumā tiek savilkt kopā informācija par dažādiem faktiem un interpretēta. Cik tā ir patiesa, nepatiesa, šī gadījumā būtu jāpārbauda. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā video.